Sportava strādā katru dienu no 2:00 līdz 9:00 vakarā. Dienā nāk pārsvarā jaunieši, vakarā nāk hokejisti. Svētdienās ir no 11:00 arī līdz 9:00. Ledus tiek atjaunots katru dienu. 5. būs tāda ārslidošanas sacensības. 9. būs hokejs, hokeja turnīrs. Būs gan bērni, gan arī pieaugušie. Gatavojaties hokeja turnīram? Jā, tieši tā. Mums jau būs 2. gads, kad mums ir Jēkabpils jauniešu komanda. Mēs gribam parādīt visiem pārējiem, arī vecākiem hokejistiem tā Jēkabpilī, ka ir tie cilvēki, kas nodarbojas ar hokeju. Tāpēc arī cenšamies parādīt sevi no labas puses. Tāpat kā visi pārējie cenšamies te spēlēt. Katras brīvdienas, kaut kas Rīgā, kaut kas vēl kaut kur citur. Iet, neraugoties ne uz mīnusiem un tā tālāk. Ejam trenēties. Cilvēkiem ir, kur brīvdienās atnākt, parunāties, paspēlēt, paslidot. Vērtēju pozitīvi šo visu nodarbi. Es nāku studēt, kad vien ir iespējas, jo man patīk paslidot, tīpaši ziemā, kad ir tas laiks, kad ir mīnusi. Var sasildīties, uzspēlēt ar draugiem hokeju, gūt patīkamas emocijas. Cik ilgi vidēji dienā pavadas šeit? Darba dienās, kad 4 stundas, brīvdienās 7 stundas, plus mīnus. Nav augsti? Dažreiz ir augsti kājas salsti, tad ejam būdiņā pasildīties. Sacensības notiek jau, ja es nekļūdos, 3. gadu, un šogad ir sacensības iekritušas ar tādu patīkamu laiku, kad ir ļoti augsti, un tad visi tā mēģina silti saģērties, un viss, lai ātri notiek, bet sacensības dalībnieku skaits, teiksim, it kā varētu teikt, ka ir gājis mazumā, un varētu teikt, ka nav gājis mazumā. Šis ir 1. posms, un līdz ar to ir, kamēr tās sacensības uzņem apgriezienus, uz pēdējiem posmiem ir dalībnieku skaits stipri pieaug. Jo šodien bija, ja es nemaldos, priekšpiedziņās 16 automašīnas dalībnieki, jo ir tāda praksa, kad ar vienu automašīnu brauc vairāki dalībnieki, un aizmugures piedziņā ir 9 braucēji, teiksim. Viņiem kādi spēles noteikumi. Spēles noteikumi ir vienkārši 2 reizes pa 2 apļiem, un uzvar tas, kuram ir abu apļu summā mazākais rezultāts. Mēs neuzstādām to prasību, kad mums jāprīko automobīlis ar lielākiem iespējamiem šipiem vai radzēm vai kaut kā citādi jāuzķūnē. Mūsu uzstādījums ir pilnveidot savas braukšanas prasmes, un man ir ļoti liels prieks, ka tā jaunate, kam tur ir 10 un 12 un 15 gadi, ka viņi sāk saprast, ko darīt ar automobīli, nevis tā, ka brauc pa pilsētu tur starp līnijām, bet ka tu izbaudi, ko tas automobīls ir spējīgs un kā tu esi spējīgs viņu valdīt. Un tas ir tas labākais šajā pasākumā, manuprāt.